Mūsu pretinieki ir tiešām ļoti gatavojušies, un mums nekas neatliek arī strādāt vairāk, lai šobrīd esam 2. vietā. Mūsu mērķis ir uzvarēt Latvijas čempionātu arī 23. gadā. Ideāli, esmu gatavs. Nolikt kaut ko malā un pateikt, ka kaut kas viegli tiks uzdāvināts, tā jau vairs nebūs pastaigā. Patīkami šeit atbraukt, ja? Sākot no infrastruktūras, beidzot ar trasi. Ja? Ar katru gadu ir kaut kas pielikts, ja? Un es domāju, tas tāds labs paraugs arī citiem organizatoriem Latvijas čempionātu. Sajūtas ir ļoti labas, cerams lietas nelīst, bet jā, esam priecīgi atkal uzbraukt mājās, būs forši. Es domāju, mēs attīstamies uz pareizo pusi, tā kā būs arvien labāk. Man jau patīk. Es domāju, ka tieši tie uzlabojumi nāk pa labu. Pirmais brauciens izdevās uzvarēt, pat cik izcelts Starzivs, viņa lielāks stress un dēļ tā arī piedzinās rokas. Un uz beigām, protams, jā, kad jau tie atpulcēji man bija patraucējuši, tie pienāca diezgan tuvu, jau bīstami tuvu klāt. Redz, vecie, ko dara, ja? Ļoti labi, Leon teica, vecie, ko dara. Ja tā alojas trasa šodien kā reiz bija vecmeistariem radīta, es nekādā gadījumā jūs negribu savu pramatieriem. Ja? Kādreiz man šitādas trases patika, kad izveidojās dubļi kaut kas. Šobrīd gribās braukt tādā komfortā. Es priecīgs par šodienu, jo tiešām bija tas jautājums, bija liela pēc dobeles. Nedaudz nogurdinoša diena, vīri. Nedaudz nogurdinoša diena. Latvijas čempionātu gribētu kaut kādu ātrāku versiju, bet mēs nevaram neko izdarīt.
Nemīši 2 klasē, visu laiku pakaus Elpo Mairis, priekšā Toms, pirmkārt Mocis Kūku, apsveic tevi, kāds sajūtas? Sajūtas labas, vienīgais tas, ka braucienu vidū diemžēl vajadzēja nolūkt brilles, jo no Toma dabūja tā smilšas acīs, ka es vienkārši neko vairs nevarēju redzēt. Bez brillēm tomēr nevar apdzīt, diemžēl, bet turēju viņam līdzi tā, lai man nevarētu paiet garām aizmugurē braucošie. Jā, cerējām jau, ka nelīs, bet uzlija. Bet labi, ka riktīgi negāz, tā kā mūsu braucienā nebija tik grūti braukt, bet jā, trasa bija dubļaina. Bet jā, labāk braukt, protams, uz savas trases. Startā varbūt tie pirmie metri nebija tik labi. Rats nospolēja, bet līkumā iegrāzām pa pašu iekšu, tā kā dabujām saķeri un aizgājām pa priekšu. Kurā mirklī dabujāt šo savu tempu trasē? Domāju, kādā 2., 3. aplī jau iejutāmies pie trases. Sākumā bija jāpiero tās slidenās vietas, bet jā, pēc 2., 3. aplī jau jutāmies labi.